Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceblis.eu un šodien mēs apskatīsim malkas plīti Omega. Apskatīsim Omega čuguna plītsvirsmu, kurā ir 5 izņemami riņķi, kas arī izlieti ir no čuguna, kā arī labajā stūrī izņemama tērauda plāksne, kas uzkarsīs vieglāk un ātrāk, kuru var izmantot arī gatavošanai, un uz tās var likt pa taisno virsū katliņu vai pannu, neizņemot to no vietas. Un labajā pusē ir dūmvada izvads. Plītī ir pieejams gan labās, gan kreisās puses dūmvads. Kreisās puses dūmvadam viss ir spoguļskatā. Parunāsim par degkameras durtiņām. Kromēts tērauda rokturis. Atverot durvis var uzreiz just, ka tām ir atspēra eņģis, kas nozīmē, ka durtiņas paliek atvērtā pozīcijā, kā arī aizvērtā, kas savukārt nozīmē ļoti vienkārši malkas ievietošanu. Jums nav jāuztraucās par to, kur durtiņas var pievērties vai atvērties vairāk, tās vienkārši paliek tur, kur viņas ir nostādītas. Durvīm priekšā ir bieza čuguna plāksne, kas aizsargā pašas durvis no uguns. Tālāk degkamera ir izvietota ar biezām čuguna plāksnēm, un apakšā ir bieza čuguna reste. Par pašu degkameras ietilpību man ir parauga pagales, kas ir 35 cm garas. Un tās ieiet ļoti vienkārši. Tālāk pāriesim uz katras malkas plīts būtisku detaļu, kas ir cepeškrāsns. Tāpat kā degkameras durtiņās varam redzēt kromēta tērauda rokturi. Šeit jau ir karstam izturīgs cepeškrāsns stikls ar iestrādātu termometru. Atverot durvis, var uzreiz redzēt, ka jau ir iestrādāts viens cepšanas plaukts, kā arī komplektā katrai Omega plītī nāk cepešpāna. Zem cepeškrāsnes ir tērauda plāksne, kuru var izņemt un ļoti viegli iztīrīt. Parunāsim par plīts apdari. Plīts ir pieejama 3 dažādās krāsās – melnā, ko redzam šeit, baltā un kapučīno. Pati plīts krāsa ir emālija, kas ir karstumizturīga. Tā ir cieta un spītīga, kas nozīmē, ka to ir ļoti vienkārši noslaucīt un kopt. Apskatoties plīts aizmugurē, mēs redzam tādu kā pogu, kas ir cepeškrāsnes režīma regulators. Ko tas nozīmē? Principā, kad tas tiek izvilkts, siltais gaiss cepeškrāsnī ies pāri, kad tas ir iekšā, siltais gaiss ies cepeškrāsnī pa apakšu. Kad to novieto pa vidu, cepeškrāsnī siltais gaiss riņķos visapkārt. Apskatoties nedaudz tālāk plīts aizmugurē, mēs varam redzēt tādu kā metāla vārsu, kas kontrolē pieplūdes gaisu degkamerai, kas nozīmē, ka tas ir atvērtā pozīcijā. Vairāk gaiss pieplūdīs degkamerai, kas nozīmē intensīvāku kurināšanu, lielāku temperatūru cepeškrāsnī, kā arī augstāku gatavošanas temperatūru uz plīts virsmas. Kad tas ir aizvērtā pozīcijā, tas nozīmē, ka jūs beidzāt kurināt un vēlaties, lai plīts atdziest. Ar to var kontrolēt ideālo gatavošanas temperatūru, kas ir nepieciešama jūsu vajadzībām. Beidzot, nonākam pie lielajām durvīm, kas ir zem degkameras un cepeškrāsnes. Tām arī ir liels kromēts tērauda rokturis. Zem degkameras ir iestrādāta izņemama pelnu atvērt, kur ir vienkārši iztukšojama, pietiekami ietilpīga. Un šeit ir vieta, kur var droši novietot gan malku, gan arī citus vajadzīgos degšanas piedarumus. Paldies, ka noskatījāties šo video par Omega malkas plīti. Ja gadījumā jums ir jautājums par jebkādu malkas apkurs iekārtu
droši sazinieties ar mums, mēs jums palīdzēsim. Pašlaik mēs atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē, kur apskatām gan šī plīts, gan ļoti daudz citi modeļi.